Pirmo darbiņu mēs uzzīmēsim Twitter logo. Kā jūs ziniet, tas ir tāds putniņš, jā, re, kur man ir bildītē. Jūs varat viņu iekopēt, jūs varat atvērt vaļā Google, uzrakstīt tur Twitter, un tad labais taustiņš kopija uz bildes, un tad šeit Ctrl+V. Nevajag viņu saglabāt uz datoru, var pat tieši viņu iekopēt šeit darbā. Un tad, kad jums šīs objekts te parādīsies, tad jūs aizslēgsiet viņu ar šeit loku, jā, un tad viņš nevarēs izbīdīties. Un tagad jūs varēsiet zīmēt viņam pāri. Lai beigās viņš varētu jums sanākt šitāds putniņš, jā, kur redzēt, viņš ir vektorizēts, un tad mēs viegli varēsim viņu gan krāsu mainīt, gan visu ko citu. Nu, kā viņš sastāv? Kā jūs redzēt, viņam visur ir tā kā aplīši. Un tātad mēs zīmēsim visu ar elipsēm. Pārbaudiet, ka zīmēšana jums notiks ar kontūru, ja iekšā aizpildījuma krāsa jums nevajadzēs, un izvēlaties tādu krāsu, lai jūs viņu redzat, lai viņa ir kāda spilgtāka vai tumšāka. Šeit man šobrīd ir tumši zila, diezgan ok, viņu noderēs. Un tad mēs zīmēsim apļus visur, jā, reku redzēt, tagad es reku šo vietu paņēmu. Un, kā jūs arī atceraties, mēs varam pārbīdīt objektu pieturot atstarpīti, jā, un novietot viņu precīzi. Jūs varat sazīmēt diezgan daudz apļus uzreiz, vai jūs varat arī taisīt visu pakāpeniski. Mēģiniet taisīt viņu precīzi. Un tad vajadzēs atlasīt un ar šeit builder tool. Tad pieturot alt mēs izņem laukā tās vietas, kuras mums nav vajadzīgs. Un vienkārši kliktūru pavalku, ar to mēs apvienojam. Un šādā veidā mēs varam izveidot pilnībā šo te logotipu. Te jūs uzreiz arī iemācīsieties ieraudzīt visus rādījusus, ja, un sajūtīsiet formas labāk. Tad, ja jūs baidāties, ka jūs neieraudzīsiet pēc tam tas līnijas, ja, kas no kurienes tur sanāk, ja, tad jūs varat droši to visu taisīt pakāpeniski. Ja. Bet var arī sazīmēt uzreiz visus apļus un tad tik iezīmēt iekšpusē un ārpusī izņemt laukā. To, kā jūs vēlaties. Ja, jo varbūt vienkārši pratam būs pa daudz šitāds te variants, jo jūs sākumā arī neieraudzīsiet viņu pēc, bet, jā, tā kā šīs ir jūsu ziņā, kā jums būs vieglāk. Droši. Tad paņemam no Google šo attēlu, iekopējam, ieliekam iekšā, nobluķējam bildi, lai viņi nekur neaizskriet no mums. Kontūru krāsu. Izvēlamies aizpildījumu krāsu jums nevajag, kā jūs redzēt, ja jūs savādāk, tad jūs neieraudzīsiet neko. Un sākam zīmēt un veidot. Apskatīsim iekrāsošanas iespējas. Tad mēs jau zinām, ka mēs varam iekrāsot vienā krāsā, izvēloties šeit no paletes. Un vēl mēs varam noklikšanāt šeit tieši uz to krāsu, dubultklikšķis, un mēs varam arī šeit mainīt. Mēs varam arī ielikt kodu, ievadīt, ja mēs zinām, kurā krāsā mums ir nepieciešams šo zīmējumu, vai arī vienkārši tad izvēlēties no šīs joslas. Ja gadījumā mēs vēlamies uztaisīt gradientu, ko tad daram? Mēs varam viņu atvērt vaļā caur šo te lodziņu, šeit ir gradienti, redzēt.
Vai mēs varam viņu atvert caur window un gradientu šeit? Vai arī Ctrl F9? Noklikšķināšu šeit. Redziet, viņš pavērs vaļā tieši blakus šim lodziņam, ja viņš te arī atrodas. Un tad pirmais, kas mums ir jāizstrādā, mums ir jāieliek viņš virsū. Mēs noklikšķinam uz pogu, uz gradienta pogu, un mūsu zīmējums tiek pārkrāsots. Pēc noklusējuma viņš te ir melnbalts, jā. Un te, ja mēs atvērsim lodziņu, mums nav pārāk daudz variantu. Ja, mums ir noklusējuma melnbalts, ir balts, zils, ir rozā uz caurspīdīgumu, aizējošs tāds oranžīgs. Mēs varam visu mainīt. Kā jūs redziet, re, kur ir mūsu balta krāsa, re, kur ir melnā krāsa. Re, kur te ir divi marķēri. Tad noklikšķinot uz marķēri, mums atvērs vaļā lodziņš, un mēs varam šeit ielikt krāsu, kuru mēs gribam, kuru mēs vēlamies. Noklikšķinam dubultklikšķi uz citu marķēri, tad varam pamainīt arī šo. Te mums ir krāsu marķēri, kurus mēs arī varam pabīdīt, vai arī izvēlēties šeit. Te ir 3 paletes. Tad pirmā šobrīd mums ir izvēlēta color ar šiem bīdamiem marķēriem un krāsu paleti. Mums ir kvadrātiņa šeit, tā kā mums ir parasti noklusējuma krāsa. Mums arī ir pipete. Mēs varam paņemt color picker no zīmējuma, ja mums ir kaut kas uz mākslas dēļ. Šis ir tāds pamats. Tad, ja mums nepieciešams pamainīt krāsu pārēju, ja to mēs daram šeit, kur redzēt, mēs varam pabīdīt to pārēju. Un, ja mēs noklikšķināsim te uz līnijas, uz apakšējās līnijas, redzēt, kursors maina savu krāsu un parādās plus, tad mēs varam pievienot vēl papildus marķēri. Un atkal mēs varam atvērt vaļā lodziņu un pamainīt šeit šīs krāsas. Ja gadījumā mums nevajag kādu no krāsām, mēs paņemam šo marķēri un paspiežam viņu uz leju, un viņš pazūd. Vēlreiz, pievienot jaunu marķēri ir noklikšķināt uz apakšējās līnijas, kad jūs redzat kursoru ar plusu, noņemt viņu nost, vienkārši pavelku viņu uz leju un ležu vaļā. Šeit ir reverse gradientu poga. Mēs varam apmainīt vietām šīs divas krāsas. Jā, vai vairākas, ja viņi tur ir vairāki. Te ir leņķis, kurā mums ir gradients. Bet mēs varam viņu arī pamainīt ar roku, ja mēs nospiedīsim pogu Edit Gradient. Jūs varat tagad redzēt līniju, pa kuru mums virzās krāsa. Jūs varat uzzīmēt paši ar roku, klikturu pavalku un noteikt leņķi. Ja jūs mazu tādu līniju uzzīmēsiet, tad tā pārējā būs asākā. Ja garāku līniju, tad viņa būs gludāka. Var arī šeit noklikšķināt uz pašu krāsu un pabīdīt marķēri. Redziet, te viņš arī automātiski arī maina savu novietojumu, jo šis ir saistīts. Šis ir lineālais gradients, kad krāsu pārēja notiek no vienas krāsas uz otru pa taisnu līniju. Mēs varam uztaisīt arī gradientu pārēju, radiālo pa apli. Tad mēs noklikšķinām šo otru pogu. Un tad, kā jūs redzēt, kur tagad mums ir pa apli. Tad mēs varam izvēlēties, kur būs novietojums.
Varam pievienot vēl kādas citas krāsas. Protams, labāk taisīt, lai ir kaut kāds maigas pārējais, ja būs pārāk stiprs, pārāk dažāds viņi, jā, un spilgtas, tad, protams, nebūs maigas pārējais, būs tāds diezgan ass. Ja. Bet no otras puses, kur mēs pat uztaisījām atstiņu putniņam. Ok, tātad šīs ir tas galvenais. Arī mēs varam kādai no krāsām uztaisīt caurspīdīgumu. Ja, mazāku vai lielāku. Šobrīd ir 100, šobrīd caurspīdīgumu nav, bet tiklīdz viņš ir zemāks, tas cipars, tad viņš spīdēs cauri. Protams, ja tas ir, to nevienmēr vajag. Ja, esiet uzmanīgi ar caurspīdīgumu. Bet citreiz tiešām tas ir ļoti nepieciešams un tāpēc ir smuki to izdarīt. Uzdevums jums uztaisīt 4 punktniņus. Dažādā gradientā. Ja, gan 2 lineālus un 2 radiālus. Var izvēlēties. Ja, un viens ir parasts, lai būtu kopā 5 putniņi. Tad viens būs oriģinālā krāsā, 2 būs ar gradientu un 2 būs ar linijām. Bet krāsām jāatšķirās. Piemēram, šeit mums ir smuks gradients, ja. Tā, atveršu vaļā, ka mums te ir. Un mēs varam uztaisīt, piemēram, šeit, man nevajag baigi krāsas, var uztaisīt te uz nulli. Tad mēs varam paņemt vienu putniņu te pa virsu, bet nolikt viņu aizmugurē. Un uztaisīt vienkrāsainu. Tad mēs varam vēl vienu putniņu nokopēt pa virsu. Un uztaisīt te gradientu. Piemēram, lai viņš iet tikai uz spārni, ja? Un tikai redzēt, jūs varat mazliet tā spēlēties. Te viņu arī samazināt. Šito te var mazliet arī pāvilkt. Ar visu pavilkt. Un visu pārējo mēs varam droši uztaisīt ar pastī. Ja, un tikai var ar vairākiem viņu gradientiem sazīmēt. Protams, tas digitāli viņš baigs sarežģīti, tad sanāks, ja? Bet tas ir kaut kas vēl, kā var izmēģināt interesantu gradientu.
Es rekomendētu, protams, taisīt viņu no vairākiem tad gabaliem, ja labāk, lai katru gabalu tad atsevišķi iekrāsot, bet arī, ja kā vienu, tas vienkārši jums palīdzēs labāk izprast elementu un sākt savādāk arī mazliet domāt, ja? Tas vienkārši tāds interesants veids, kā vēl attīstīt var. Ja jūs vēlaties uztaisīt spoguļattēlu, tad viens variants mēs pamainām to pie properties, un tad viņš kaut kur aizskrien prom. Bet ko darīt, ja mums vajag vēl arī kopiju uztaisīt, ja, un lai viņš būtu blakus. Tad šeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rīks. Mums ir rotācija, zem rotācijas, ja mēs paturēsim šo pogu, te ir reflect tool. Reflect ir spoguļattēls. Viņu arī var ieslēgt ar O burtu. Un ko tad mēs varam izdarīt? Ja mēs nospiedīsim Alt un noklikšķināsim punktiņām, tad tas būs atbalsta punkts, ap kuru mums tiks izveidots spoguļattēls. Šeit ir poga preview. Kad viņi nav ieslēgta, tad mēs redzam tikai mūsu esošo objektu. Kad ir preview, tad mēs redzam, kā viņš tiks atspoguļots. Un šobrīd, kur mums te ir horizontāli vai vertikāli, mēs varam izvēlēties, tātad vertikāli ir vertikālā līnija šeit veidota, un tad viņš vertikāli uztaisīja. Ja horizontāli, tad viņš uz augšu taiso pret to punktu, ja? Un mēs varam noklikšķināt OK, ja mums ir viņš tikai jānoliek šajā vietā, vai mēs varam uztaisīt kopiju uz šo te pusi. Tad mēs klikšķinam kopiju. Un neko redzēt, mums ir izveidots. Vēlreiz. Piemēram, es gribu tagad viņu tur uztaisīt tā lejā. Atkal reflect tool ir, piespiežu Alt, noklikšķinu, uztaisu horizontāli tagad uz šo pusi un uztaisu kopiju. Uztaisiet lūdzu tādu noslēgtu kvadrātu, kas ir veidots no taisnstūra ar nopaļotām maliņām. Tad jūs zīmējat taisnstūra ar nopaļotu maliņu, jūs viņu pagriežat 45 grādos, šādi. Ja, un tad taisat kvadrātiņu. Spoguļattēls, reflect, Alt noklikšķinu, klik, vertikāli, taisam kopiju. Tad atkal spoguļattēls, Alt, klik, tagad uz otru pusīti taisam kopiju. Un tad uz šo vēl pusi vajadzēs uztaisīt. Un kopiju. Ja? Viņš var kaut kur iziet mazliet laukā, jo jūs te klikšķiniet, apmēram vienkārši uz aci. Ja? Tas ir pilnīgi normāli. Paņēmu tagad taisnstūri bez nopaļotām maliņām, lai varētu noklikšķināt tieši tajā punktā. Ja? Atkal reflect, pieturo kreiso Alt, noklikšķinu Anchor punktā, klik. Pabīdu laukā, lai redzu, ja, viss ir kārtībā. Re, kur vertikāli ir vertikālā līnija, un viņš pret to noliek objektu. Re, kur ir kopija, lai izveidotu kopiju. Precīzi, ja? Noklikšķinu klik, atkal reflect. Tagad mums vajag šeit anchor punkts, ja, nevis kaut kur uz pēc, bet anchor punkts, lai būtu precīzāk. Alt pieturu, klik. Tagad mums vajag viņu uz leju, tāpēc, jā, nekur uz leju, skatāmies tieši uz zīmējumiem. Noklikšķinu un ir, un kopija. Un tagad šeit tas pats Alt klikšķīts, un tagad mums vajag viņu atgriezt atpakaļ uz otru pusi, horizontāli šeit. Un kopija. Izmēģinam. Ok,
Uzzīmēsim elipsi. Uztaisīsim puķīti. Tagad pastrādāsim ar rotāciju. Noklikšķinam uz rotāciju, klik. Un redziet, šeit mums ir tāds krustiņš centrā. Tas ir viņa rotācijas centrs. Un, ja es tagad vienkārši pavilkšu, kliku tur pavalku, tad mans objekts griezīsies. Ja gadījumā man vajag vēl uztaisīt kopiju, tad es varu viņu griezt, pieturēt Alt. Ups, izbīdīju. Alt, laižu vaļā. Atkal kliku turu pavelku, Alt, laižu vaļā. Kliku turu pavelku, Alt, laižu vaļā. Un rekur puķīte ir gatava. Pamēģinam. Tad sākumā zīmējam lielu ziedlapiņu. Varat izvēlēties jau paši, kurā krāsā. Paņemam rotāciju, kliku turu velku un pieturu Alt, lai būtu kopija. Tad laižu pelītī, laižu vaļā Alt. Kliku turu pavelku, Alt. Laižu vaļā. Un tā tālāk. Varam izdarīt vēl šādi. Kur mums ir ziedlapiņa. Paņemam rotāciju un pieturot Alt, noklikšķinam rotācijas centrā, kur mēs vēlamies viņu rotēt. Nospiedīšu centrā. Un tad, kur man ir 45 grādi šeit ielikts, tad uztaisīšu kopiju. Un vēl es varu viņu pavairot ar dublikātu Ctrl+D, vēlreiz Ctrl+D, un kur man ir pabeigta puķīte. Un tad varu piezīmēt klāt vēl aplītī, pieturot Alt un Shift, lai no centra smuks aplītis tiek zīmēts. Ja? Tā būs mana sarka. Tagad vēlreiz uzzīmēšu, paņemšu vēl vienu. Bet uzzīmēšu tagad mazliet savādāk. Rotāciju es uztaisīšu te ap pēdējo, apakšējo punktu, ja? Noklikšķinu, pieturu Alt, noklikšķinu šeit lejā. Tas būs jauns rotācijas centrs. Pilnīgi dar 45 grādi, kopiju un Ctrl+D. Re, kur ir? Varam uzzīmēt jaunu leju. Var būt arī šādi. Jūs varat uzzīmēt arī atsevišķi. Mazliet, jā. Un atkal mēs varam rotāciju iedot viņam ap centru. Šeit arī ārpusē, ja? Alt noklikšķinu un noklikšķinu šeit zemāk. Uztaisīsim 30 grādus un Ctrl+D skrienam apkārt. Pamēģinām, uztaisim lūdzu dažādus variantus.